sporta vietā mēs varēsim izpildīt tas, kas man ir aizkavēts vai nav izpildīts. Turbomāsas to nosaukumu izdomāja tētis. Tas vienkārši radās tā ļoti organiski, ņemot vērā, ka viņas tādas raķetes, mēs viņas bieži vien ģimenei paši saucam par raķetēm, ka viņas ir tādas dūles, bet tādā labā nozīmē. Un tad kaut kā sakoties ar to, ka viņas brauc ar tiem dažādiem transporta līdzekļiem, tad arī radās doma, ka varētu būt turbomāsas. Baigā kļāpa. Tā baigā lāpa. Tu esi baigā kļāpa. Ne, tu esi baigā lāpa. Ko viņš tur čamās un kavē skolu? Tad, kad Stefānija pirmā meitiņa mūsu, viņai palika 3 gadi, tad mēs domājam, nu, tā kā, ko viņai uzdāvināt uz dzimšanas dienu. Stefānija nopirkām pirmo to mašīnīti, melnu Mercedesiņu maziņu, kurā viņa pats sēdēja iekšā un brauca. Un tad mēs apaugām ar ļoti daudziem transporta līdzekļiem, bagijiem, visādiem skrejriteņiem, un tad, protams, pienāca klāt arī mocīšiem. Es domāju, ka lidmašīna vēl ir tikai laika jautājums. Bet ar tām meitām ir liela ņemšanās. Kvadrātā liela. Nu, daudz trakākā puišiem, jā. Vēl, kad man bija kaut kādi gadi 18, tad es teicu, ka man būs, pēc 30 gadiem man būs 3 meitas. Bet, nu, es biju, zināmā, tāds jautrs čalis, kas visur, zināmā, balējās un uz ko, tad man neviens neticēja vispār. Viņa teica, ka nē. Nu, tā, nu, nē, nu, visu ko jā, bet, nu, kad, 3 bērnu, 3 meitas toči nē. Pēc teica, ka būs. Ziniet, tas ir pats interesantākais stāsts. Iedomājieties, mums nebija vēl neviens bērns, un pat plānā nebija. Un viņš man saka, mums būs 3 meitas. Es skatos, jā, es tā kā nekad vēl neesmu iedomājusies, ka es varētu būt daudz bērnu māmiņa. Un kur, ka viņš tā pilnīgi, ka mums būs 3 meitas. Un tiešām, tad, kad mums pieteicās 3. mazulis, arī plānots, un es uzzinu dzimumu, es pārnāku mājās un saku, kā tu zināji? Tu gāji pie kaut kādiem, nezinu, zīlniekiem. Viņš saka, es vienkārši zināju, mums būs 3 meitas. Un tā arī notika. Kopš man ir 3 bērni, es savu dzīvi noteikti nesauktu par mierīgu. Bet viņi ir interesanti un ļoti piepildīti un ļoti aizraujoši. Tās būs tā kā mēs, Odrija un Stefānija, ir diena pret nakti, tad arī mums viedokļi varētu ļoti daudzās lietās atšķirties. Es vairāk tur rūp, jā, par tām. Mūzikas skola, ka viņas dodās visas skolas gaitas, tas viss ir uz manīm. Ingus ir, jā, tur puls uz motokrosu. Tas ir, nu, tādā ziņā, tas mums ir tā sadalīts. Saules pienācējs. Nekas tas ir labi, kas tev līdz sprīt. Es tad nezināju, ka tu esi tāds sportists. Lasīju, kaut kad bija apraksts par tevi un par māsu. Man tas ir liels brīnums. Tas jau ir ļoti, ļoti labi. Nedomājiet, ka es esmu tikai pilnlaika mamma, es arī atrodu laiku strādāt. Bet nu, šobrīd, jā, tā sanāk, tad, kad es bērns palaižu uz skolu, tad es varu ķerties pie darbiem. Un pa lielam, tik līdz ir pēcpusdiena, tā es kļūstu par šoferi. Vienkārši es spēlēšu labot. Starp bērndārzu, skolu, koriem, čelliem, dziedāšanu, dejošanu tiem bērniem, iznāk laika kaut nelielām palaidnībām. Protams, ka iznāk, protams. Jo šobrīd, kā jau ir, nav vairs tā kā mūsu bērnībā. Pareizi, kad mēs atnācām no skolas un vienkārši gājām dragāt pa lauku un tad pulkstenis 5-6 ienācām uz vakariņām, atkal līdz tumsai laukā. Tā vairs nav. Nu, tiksim, ja 12:01 bērnam beidzās skola, vecāki ir darbā, un ja bērns tā kā neko nedara ārpus skolas, tad viņš vienkārši visu dienu sēž vai no telefonā vai viedierīcē, jebkurā citā. Un, attiecīgi, viņš to laiku vienkārši nosita nekā. Vari.
Šobrīd ir pilnīgi noteikti vāveres ritenis, bet es to pieņemu, un es domāju, ka tas nebūs uz visu dzīvi. Tas tomēr viss ir pārējoši. Vienā brīdī tās varbūt kaut kādas durvis aizvērsies, un viņi teiks, mamma, mēs tālāk pašas. Protams, ka tāds mirklis pienāks, un vienkārši šobrīd es apzinos, ka man ir mazi bērni, un es daru to labāko, ko es varu viņu labā izdarīt. Nevis tikai domāt par to, ka man vajag laiku sev. Es atrodu arī laiku sev. Un patiesībā nevajag jau daudz, lai uzlādētu baterijas. Vismaz man. Man pietiek, ka laukā šodien spīd saule, un es varu iziet, nezinu, kaut vai līdz mašīnai un aizbraukt pakaļ bērniem. Arī tajā mirklī jau es būšu uzlādējusi baterijas, un man tāda daba, kad ir tas ir tāds, tā ir izvēle, vai nu pa dzīvi gruzīties, vai tā kā pa dzīvi vairāk priecāties. Es izvēlos to otro variantu. Tā ir mana izvēle. 3 bērni arī tā ir izvēle. Nav tiekšā meitenes. Labdien, kas nav redzēti, ja? Ejiet, meitenes, apsvēršties savās vietas. Stefānija klepo. Salums sēdies. Vai salums sēdies? Tas virziens, kurā viņas iet, nav viens. Viņi ir daudzāk, un viņas ir daudzpusīgas. Viņas dejo, gan Stefānija, gan Odrija dejo jau no 4 gadu vecuma. Un, manuprāt, tas attīstībai kā cilvēkam ir ārkārtīgi svarīgi. Un tāpat Stefānija glezno, viņa brīnišķīgi visādus mākslas darbus taisa un arī ar rokdarbiem strādā. Tāpat viņa čēlu spēlē, rekubraucam mocīšiem. Respektīvi, viņām ir ļoti plašs tas darbības lauks, kurā viņas darbojās, ka viņām būs viegli izvēlēties. Un arī katra tā prasmība, ko viņš šobrīd būs apguvuši, viņām palīdzēs dzīvē darīt jebko citu. Atceramies, samitrinām pieniņām, jāpapriekš pieniņš. Mazmeitām es esmu, bet es nekad neesmu bijis bargā vadītāja. Bet ar tām turbo meitenēm viegli tik galā? Ar turbo meitenēm, mazmeitām? Jā, viņas klausa. Ļoti paklausīgas meitenes ir. Odrijai dažreiz ir jāpasaka vairāk kārt, jā, bet mēs labi satiekam. Jā, viņas ļoti grib pie manīm. Ieraudzīt to jūsu mazbērnu dienas kārtību, jā? Man arī tāda bija, jā. Pulkstenis 12. bērni ir pēduši pusdienas, un es viņus savācu no dārziņa. Mēs gājām pa visiem pulciņiem pēc kārtas vēl uz tenisu, jā. Laurai bija 5 pulciņi vienlaicīgi, jā. Un tad vēl klavieres vajadzēja. Laura gribēja pati spēlēt klavieres. Es saku, labi, būs tev klavieres. Omas teica, sakrāšu naudu un nopirkšu, jā. Jau nopirku tās klavieres. Tā gribēšana spēlēt drīz vien pārgāja, jā, bet te es uzstāju uz to, ka es tev teicu, ka, ja tu tai skolā iestāsies, būs jāpabeidz, un pabeidz, jā. Vismaz tagad arī ir noderīgi, jā, jo, Stefānijai var palīdzēt, neskatoties to, ka, jā, tas ir čēls, un tomēr mamma zina visu, kas ir, citreiz vajag to palīdzību. Laura arī no 1. klases bija ļoti apņēmīga un pat pati gāja uz pulciņiem. Jā. Laura teica, ka 18 gadu viņai vēl nebija. Mamma, es gribu tiesības. Es saku, priekš kam tev tiesības, ko tur viņām darīs? Mamma, man vajag, es gribu. Jā. Te jau Stefānija jau tagad prot auto vadīt, ne tikai motociklu. Jā. Grib un padodās, viņas nebaidās. Tur es redzu arī Lauru. Kaut kāda spītība, es redzu no Ingus. Tā ir Odrijā iekšā, jā. Viņi brīžiem ķīvējās abi divi, bet es viņam saku, tu paskaties uz viņu. Tā ir tava meita, tas ir spogulis, jā. Ko jūs kā Oma no tām mazmeitām gaidāt? Es gribu, lai viņas ir laimīgas, lai viņas piepilda savus sapņus. Tā arī es esmu saviem bērniem centusies dot iespēju, jā, izmēģināt to, kas viņiem patīk un padodās, un viņi paši ir atraduši savus, to, kas viņus piesaist vairāk, jā, un tāpat es uzskatu, ka arī tam mazmeitām ir jācenšas. Stefānija izskatās šobrīd vairāk pēc mākslinieces, zīmēšana, dziedāšana, gleznošana. Odriju es redzu kā biznesa lēdī, jā, kas panāks visu, ko mazo šobrīd ir grūti saprast, jā, kas tur varētu sanākt.
Markuts? Pasties, jā. Kas tur ir? Kādas jūsu ģimenē brīvdienas? Brīvdienas? Kas ir brīvdienas? Mums brīvdienas viss paiet lielākoties, jā, motokrosā šobrīd pārsvarā. Nav jau brīvdienas. Vispār nav. Šitās brīvdienas šogad laikam bija viens no tādām pirmām, jo visu laiku ir trasēs kaut kur, un tas trases mums ir tālu. Tā kā, parasti mēs 10. 11. brīvdienās esam kaut kur putekļos, kaut kādos treniņos, jā. Tādas brīvdienas reti, kad ir, jā. Bet, moči un ekipējums un ķiveres, tas ir tās dārgs prieks tomēr. Tās naudas nekad nav žēl. Kam tas strādā? Ko tad? Te ir divi veidi cilvēki pasaulē. Es vienmēr saku, kad ir tie, kas pērk tur pulksteņus par 100 000 eiro vai tur botas pa 2, pa 5 000 un kažoku pa 10. Tās mums lietas neinteresē. Mēs tādā ziņā esam vienkārši cilvēki un mēs ieliekam jautrākās lietās. Tās mašīnās vai tagad meitās motociklos. Un tā kā mums tāda viss liekā nauda aiziet, kas ir lieka tā aiziet sportā. Guldam iekšā bērnos. Bet ir dārgi, protams. Tehnika aug un treneri un ekipējums un trases. Tā braukāšana, tā baigi daudz laika un naudas paņem tieši tā nokļūšana uz trases un atpakaļ, uz sacensībām un atpakaļ. Ir dienas, kad Odrija un Stefānijai negrib skaupt uz tā moču virsū. Jā, tādas dienas ir daudz. Un pats trakākais ir, kad, piemēram, mums ir sacensības paredzēts Siguldā. Tātad no Liepājas līdz Siguldai ir tāds krietns gabaliņš, ko braukt, vai ne? Piemēram, nedēļu, 2 iepriekš mēs braucam uz turieni, lai bērni varētu satrenēties sacensībām, un viņas aizbrauc, un viņas ir neomā, viņas izkāpja. Un viņai nav braucamais. Mēs esam braukuši, mēs tur ņemam naktsmītnes, lai paliktu, tērējam naudu ceļam, bet viņas izkāpa princeses un visu, un viņai nav braucamais. Šodien viņa nebrauks, vai arī viņa brauks, bet to, ka viņai nav garstāvoklis, to tu redzēs katrā viņas solī. Viņa brauks tādu vispār nekur nesteidzoties. Jā, jau jums tā vajag, jā. Jā, ja tev vajag, es, protams, nobraukšu, jā, bet nekādā atdevu no manis negaida. Protams, šī meitenes dāmas. Tas tiešām tā ir, jā. Pats trakākais ir tas, ka tās visas trases, lielākoties, kur notiek sacensības, viņas ir ļoti tālu no mums. Tā kā aiz Rīgas tajā pusē, Latvijas galā, tur ir visas sacensības. Un tad mums sanāk katru reizi braukā minimums kaut kādas 3-4 stundas uz katrām sacensībām. Un tātad ne tikai sacensībām, mums ir jāizbrauc arī uz treniņiem pirms tam. Necēl! Odrijā. Es zinu. Tā, iesildīsimies ātri. Es atradu savu palātu. Jā? Tagad tas pār. Mēs jau varam domāt, ka mēs gribam rādīt bērniem piemēru, bet mums nekas nav jārāda. Viņi to piemēru skatās un redz jau neko nedarot. Piemēram, vai Odrija audzina ženiju vai ženija audzina lielās māsas un kaut ko rāja. Es viņā redzu sevi un es tajā mirklī saprotu, kā es viņas audzinu, jo tur pilnīgi Nu, labi, es tur nekretā ar pirkstu, bet tas, ko viņi saka, bieži vien, tu redzi, tas ir kopija-paste tas, ko tu esi teicis vai kā tu uz lietām skaties. Tur nav jārāda piemērs, viņas vienkārši to redz un paņem. Viņi tikai sūklīši, viņas visu uzsūc un tas viss paliek. Primāri mēs vienmēr liekam, protams, izglītību, kad jābūt tā izglītība. Un nevar aprobežoties tikai ar motocikliem. Tas nav pareizi un tā nevajag. Vajag vēl kaut kādu citu sportu, vai tā kā Odrijai, vai dejot, vai baletu arī. Stefānija iepriekš gāja tā kā dejot. Un mūzika. Tas ir ļoti svarīgi arī priekš attīstības un viss. Un tā kā no viss pa bišķim. Un varbūt tas motociklis aizņem bišķiņu vairāk no tā apaļa, to vienu segmentu, bet no visu vajag pa bišķim. Tā, ka tikai uz motociklu, nevajag. Tā tur nekas labs nesanāks. Viņš aizgāja uz 2. stāvu, tad uz 6. stāvu. Uz dzīvo savu dzīvi? Jā, mēdz darīt. Tā liftē notiek, dzīvo savu dzīvi. Nu, ejam ārā. Kā
kā tētis parasti pielibinās vai pierunā braukt tad, kad bērnam negribas braukt ar moci? Nu, tur visādīgi tie rīki ir, jā. Nu, mūsdienās jau, zin kā, ir internets, tas meitenēm. Nebūs internets. Nē, tā spiest mēs nespiežam, nekad tā ar vāru pilnīgi, kad, ja saka nē, nu, ja tā, kad jau galīgi no asarām, caur asarām, ka nē, tad nē, jo tad tas slikti beidzās vienmēr. Tad labāk nevajag, ja tiešām nē. Bet tā patīk viņām braukt. Viņas pat nav tā, ka, nu, baigi jāspiež. Viņām varbūt, zin kā, puikām ir tā, ka viņi var braukt daudz ilgāk. Puikas 3 stundas ielaiž, viņi 3 stundas močīs un nekāpsis vispār nost. Meitenes nobrauc savus 20 minūtes, viņiem vajag atpūsties, pačillot, vēl kaut ko padarīt, un te viņi saka, liet braukt. Nu, ir bišķiņ savādāk kā čaļiem, bet spiest nespiež neviens. Nākamā ienāca Stefanija. Maza taca. Nu, perfekti. Ejam uz priekšu. Īt aizvaļā durvis. Končīt, te parād savus kausus. Končiņš ieņem no mūtas labi. Otri. Kurš tev ir svarīgākais kauns? Kas ir? Pirmais. Tātad Mārups kausa izcīņa mini motokrosā kopvērtējums. Rūķīšos. Jā, 50 rūķi. Pirmā vieta. 24. gadā. Ne? Tas ir pagājušais gads. Es Tu esmu. esi absolūtais čempions, vai ne, Audrī? Tas ir tikai starp meitenēm? Nē, tas ir Sam puišiem. starp visiem. Puiši šokolādes. Es tev palīdzu, lai tev pašiem nav. Stefānija. Sāk vēlāk salīdzināt, un ja bišķiņā ir grūtāk, jācīnās ar jau daudz jaudīgākiem čaļiem, vai ne? Kas? Bet tu vienalga ir labi, arī, ka viss labi. Laikam tie kausi nav tāds, tam mazām varbūt pašmērķi. Mums laikam tie kausi vēl nav, mēs gribam, nu šajā vecumā ir jāiemācās tā tehnika un jāiemācās braukt atbildīgi un saprātīgi. Tas laikam ir primārais, un tie kausi, ja viņi būs, tad viņi būs pēc tam jau. Bet, nu, jūs redzējāt kausi daudz tur visādi jau. Uz pagājušajā gadā 24 sacensības bija. Nu, visu gadu bijām saguruši, jā, tā kā katru otro sestdienu, jā, gonku. Nu, sirds nedreb, nu, mātīs ir, mati nepaliek no tās trakās drākšanās pa trasi. Nu, ir, protams, ka man trīc sirsniņa, ka viņas brauc, bet kaut kā, nezinu, vēl pagaidām, varbūt tāpēc, ka viņas ir meitenes, liekas, ka viņas ir tā, nu, brauc vairāk ar prātu. Nu, kādas pašam bija attiecības ar motociklu? Nu, man ir daudz motocikli bijuši, bet es nekad nebiju braucis motocross trasē. Tā kā man tas viss riktīgi jauns ir. Es, nu, pilnīgi mācos visu no nulles. Un tā kā tāda kaut kāda paša pieredze vai pastāstīt, labāk šitā vai labāk tā, man vispār nav. Es tā kā uzreiz padodos, es stāvu klusu un piesaistu kādu, kas to māca. Kas vispār Latvijā šobrīd notiek ar sievietēm motocrossā? Nu, zini, Latvijā mēs esam maziņu valstiņu salīdzinoši varbūt uz Eiropas fonu, uz pasaules fonu, bet nu, tā kā pasaulē baigi populārs kļūst. Tur jā, nu, tur moto tā kā GP, MXGP gonkā ir, nu, pilns bombs ar meitenēm, ir daudz, jā. Latvijā arī ir mūsu grupā, mēs esam tādi 4, 5 meitenes ir maziņās, un tad lielākās grupās katrā pa vienai ir, jā. Bet 2 no mūsu tādām spēcīgām braucējiem šogad brauc arī Eiropas sacensībās. Motocrossa vide mums jau ir kā tāda ģimene, un mums arī ar māmām, mēs esam motomāmas, mums ir jau savs čatiņš izveidojies, un ne tikai čatiņš, bet arī draudzība. Arī īstenībā tad, kad mēs braucam uz to pašu motocrossu, tad mēs vienmēr cenšamies, nu, lai nav tā, ka ir tikai darbiņš padarīts, lai mēs arī kaut kādas foršas lietas darām. Mēs pirmā aizbraucam visu uz akvaparku. Tā kā bērni ir priecīgi, viņi ir izlādējuši emocijas trasē, un pēc tam viņi vēl dabūna atpūsties akvaparkā. Piemēram, pagājušo gadu Odrijai
6 gadi palika tieši dienā, kad bija sacensības. Un tad mēs arī esam savā, iedibinājuši tādu tradīciju, ka mēs sapērkamies maršmelovus, un tad mēs kurinam ugunskura un taisam tur ballīti. Un tad mēs parasti komentētājiem aizvien pasakām, lai viņš piesaka, kad maršmelovi top un kad būs ballīti, un tad visi tie mazie saskrien, un tad viņi cep maršmelovus un draudzējās un ballējās, un tas ir tāds, foršs kopīgs tusiņš. Pagājušajā gadā turbomāsas taisīja praktiski visās gonkās ballītes. Mums beidzās braukšana, mēs sakrāmējam močus, bišķiņ noģērbjamies, izvēlkam grilus un zefīriņus cepam. Tad turbomāsas pa tādām zefīriņu māsām tur jau iesaukts. Tad mēs visus tos mazos savācām rīņķiem, tad mums riktīgi ballītes, tur mūzika bija. Tad tās māsas viss pazīst tagad. Tas mēs uz sevi vienmēr ņēmām šito un darījām. Un tad mēs visiem, jebkuram, kurš piedalījās piezniekos, devām dāvanas. Tad mēs katru gonku braucām, būsam aizmuguri piekrāmēti ar dāvanām. Tad visi gaidīja, kad būs beigas un būs končs. Mēs ar tā mēģinām kaut kā vienot tos mazos, lai viņiem ir tāds, lai tā katra gonka tagad svētki ir. Nevis, ka brauc un vecāks liek tur, davai brauc kaut ko, bet viņš zina, ka viņš pabrauks, tad būs ballīte, būs mūzika, būs smiešanās un viss darīšana būs. Mēs neskatījāmies, kurš tur ir čempions, kurš ir pēdējais, kurš ir pirmais. Mums viss bija braucēji. Un mēs ar visiem draudzējamies, mēs visiem arī šobrīd un arī turpināsim ar visiem draudzēties. Trasē visi konkurenti, tur nav draugi. Tur, ja tu nokritīs, neviens tev neies klāt un nelīdzēs celt, tāpēc, ka viss brauc. Speciāli virsū, protams, ka nebrauc, bet tur ir konkurenti. Jā, slēdz ārā, tā mēs. Puikām nav tur puņķi un asaras, ka viens skuķis viņus ņem un apdzen. Nē, par tiem, īstenībā katrā grupā ir savādāk. Piemēram, Odrijas gadījumā tur puiši ir tādi, ka, piemēram, vecāki saka, tu apdzen Odriju, tu noteikti apdzen Odriju, tu ej viņai garām. Un puiši saka, nē, es nedzīšu Odriju, Odrija ir meitene, viņa būs bēdīga. Un tas ir tik mīļi. Un viņi ir maziņi, viņiem tā domāšana ir pilnīgi savādāk. Viņi ir mazi džentlmeņi, jā. Un savukārt vecāki stāv malā un tur gāzi garām. Un viņi brauc mierīgi un čilo. Un savukārt, kas jau lielāki bērni nāk, jā, īpaši tie, kas cīnās par piedestālu, viņi tiešām, pēc, teiksim tā, ja tu esi cerējis uz to pirmo vietu un tu neesi tajā pirmā vietā, viņi tiešām katru reizi raud. Lūst sirds to redzot, bet tāds tiešām ir. Liels pārdzīvojums. Jāpiestartē trolejbusi. Nav bijis reizes, kad tētis grib skriet tādā trasē un palīdziet piecelt to mocienu, ja apkritis ir kāds vajag. Nē, tagad mēs jau to varam darīt. Tagad tas ir tā kā, kamēr ir šajā jaunā klasa, vai tā kā rūķu klasa, vai 50 mini, vai 50 nekas, tur vecāki drīkst palīdzēt, vienmēr skriet. Bet tur nevar izskriet, jo trasi ir gari. Tu vari izvēlēties iepriekš kritiskākos līkumus, kur sūda būs kaut kur jāt. Tētim ir viegli tikt līdzi turbomāsām. Es trasē netieku vairs līdzi. Odrejai vēl tieku ar savu motu, bet Stefai vairs netiek līdzi. Tur nav varianti. Es kādu pusi aplīti varu noturēt, un tad viņi vienkārši pazūd un nav iespējas, jā. Bet vispār jau tas prasa daudz spēka, jā. Šitai vecumā, kamēr viņi nav līdz kādiem 13 gadiem, kad ar fiziskām aktivitātēm viņas nav nokausēt nekādīgi. Uz pusi stundiņu viņš paliek mierīgs, 2 konfetes un bratu. Tas labāk ir tā, nekā degradēt kaut kur pie kaut kādiem ekrāniem, kaut kādiem nevajadzīgiem televizoriem vai tādām lietām. Tad labāk ir aktīvi darām, pieradinām pie tā, kad dzīvē nekas tāpat nenāk. Ja tu gribi uzvarēt vai tu gribi braukt ātri, tad tev daudz jātrenējās un daudz sev jāiegulda. Mēs mēģinām pie tā arī radināt, kad ir jāstrādā. Ja tu gribi būt pirmais, tad tev jāstrādā vairāk nekā pirmajam. Tad pirmais būs otrais. Un tik vien ar talantu neizbrauks, ir jāstrādā, jātrenējās. Un tad mēs ar tādu domu ejam, jā. Nogurs, protams, mazajā ar citreiz pēc tam gonkām jau izbrauc no trases jau un aizmiega viss jau tur. Bet mēs turamies kaut kā. Varam? Tā, 5 sekundes. Un tagad Stefānija brauks uz Eiropas sacensībām, un katrs posms notiek citā valstī.
22. maijā tas ir Francijā, vēl pēc nedēļas ir Vācija, Lielbritānija, Čehija. Nu, tas ir ļoti, ļoti sālīgi. Man viņš šodien visu dienu caukāja. Kā iet? Un tā ir, ka viņš aug. Viņš visu dienu cauk. Nu, bet tā pēc tādām sacensībām nokust? Jā. Varbūt arī tādi 3 stundas treniņi. Un tie varbūt arī grūtāki kā sacensībās. Jo treniņos ir vienmēr vieglāk. Sacensībās vienmēr ir tik sūdīgi apstākļi. Ej, nu ej. Jā? Tik stundas trases. Martā bija sacensības, bija pavasaris, bija ļoti silts, un tagad bija sacensības, tad bija pilnīgi ziema, bija puteļs, tu neko nevarēji redzēt. Un mēs nosalām un gandrīz palikām slimas. Jā, bet tas bija 4. Jā. Liels sniegs. Un es prasu, Salvencīt, kur ir dāvanas? Un tad tagad, kad jūs taisties lēnām uz to Franciju, ja? Jā, pakaļkarks. Es braukšu sacensības, Žibi. Es arī nebraukšu. Es braukšu? Nē, tev nav mocis. Man ir mocis! Nevar ar elektrisko. Vāru, kāpēc tu tad varēsi ar elektrisko? Es braukšu ar Huspārnu. Kas ir ar Ženiju? Nu, es skatos jums tāds, jums interesanti emblēma. Tur ir 3 māsas uz močiem. Nu, Ženijai laikam nav varianti, jā? Ženijai ļoti patīk braukt. Viņa ir sākusi 2 gadi bija palikt. Viņa sāka vēlāk brauksim trases, parādījuši šo mocīti, viņa paņems līdzi un pabrauks. Un tad viņa brauc uz savu mazo elektrisko gazgās moci un nos nevar dabūt, kamēr baterija nebeidzās. Un Rūlim patīk, krīt, pieceļās, bišķi paraud, tā kā jau ķiveru virsū brauc. Un, tā kā, visticamāk jau, kad jau mērķis ir šogad vismaz simboliski kaut kādā mazā bērnu gonkā palaist arī Ženiju, vismaz vienu aplīti nobraukt ar mazo mocīti. 3 gadi jau būs, tad var. Manas vienmēr lepums ir, kad finišēs. Galvenais jau ir tas finišs, lai aizbrauc līdz beigām veseli, nesatraumējās, lai visu ko un jau kādu labu vietu tad vispār. Es vienmēr viņiem saku, ka nav vienmēr jābūt 1., 2. vai 3. vai 4. vai 5. bet es gribu redzēt, lai viņi cenšas. Lai nepadodās un cenšas līdz pēdējiem. Jo tur nekad nevar zināt, kas priekšā notiks. Kad tur var grupa saskrieties, pirmie 3 var saskrieties, nokrist, un tu vari aizbraukt pēc tam. Un tāpēc ir līdz pēdējiem jācenšas, neskatoties uz to, ka visi ir sen aizbraukuši, jau kaut kur priekšā. Tas nekas, cenšamies, cik varam līdz pēdējiem, un ja viņš tā darīs, tad es tiešām būšu lepnums un viņam cik. Visvairāk lepnums man pārņem ikdienā, kad viņas vienotru atbalsta, samīļo, kad nezinu, kāds kaut ko sliktu pasaka un viņas aizstāv vienotru. Tad man ir vislielākais lepnums. Ne jau kausos, bet tajā, ka viņas aug pa labiem cilvēkiem.